Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, es aicinu pilnībā noraidīt šo te tāpat kā Murgainu enerģētikas likumu, ko mēs esam pieņēmuši. Ja? Un mēs jau noklausījāmies ekonomikas debatēs par pilnīgu ekonomikas sabrukumu, ko nes kāpēc ekonomikas ministrs sauc par negatīvu attīstību. Ja? Līdz ar to es tikai nolasīšu divus teikumus no šī likuma, ja saprastu, cik viņš ir murgains. Atbalsta schēmās nevar iestrādāt elektrības ražošanu no meža būmas iekārtās, kuras ražo tikai elektroenerģiju. Piemēram, izņemot, ja to ražo reģionos, kas ir taisnīgās pārkārtošanas plānā, kaut kāda kokaina birokrātiska valoda. Ja? Bet, lai šo saprastu, tad 13. punktā ir 10. apakšpunkts, un tur ir teikts tā. Iestādes izstrādāt atbalsta schēmas biodegvielai nepieņem lēmumu par tieša finansiālu atbalstu piešķiršanu, ja to ražo no zāģbaļķu, finiera kluču, papīra malku, celmu un sākņu izmantošanas enerģijas ražošanai. Ja? Tad, ja jums tur ir jūsu personīgajā mežā tur kaut kāda vai jūsu rūpnīca kaut kādi atlikumi, koku materiāli, lai jūs nekonkurētu, acīm redzot, ar vēja enerģiju, jūs šo bezmaksas enerģiju nevariet izmantot kā tādu. Ja? Un varētu jau pasmieties, ja mums nebūtu nepārtraukta aizņemšanās piekopta visur, un ja mēs kaut kādā veidā šeit būtu ievērojuši, teiksim, tās pārmaiņas, kas ir Eiropā, kur viena valdība krīt pēc otras, ja, sākot jau, teiksim, ar situāciju Vācijā un beidzot ar visām bijušajām sociālistiskajām valstīm. Mēs redzam vēlēšanu rezultātus Rumānijā, mēs zinām, kas notiek Ungārijā, Slovākijā un tā tālāk. Mēs jau varam teikt, ka tur ir Putina roka, ja, bet cilvēkiem ir noriebies viss šis blēdīgais, melīgais kurs, ko visi normāli zinātnieki sauc par zaļo krāpšanu. Un ja mani nepārliecina tas, ko es jums saku, tad, kolēģi, tikko beidzās 3 jūru ekonomikas fórums, kur uzstājās ASV enerģētikas ministrs. Nu, varbūt es nolasīšu jums viņa teicienu. Investīcijas atjaunojamos energoresursos kavē izaugsmi un palielina ārvalstu uzņēmumu ieņēmumus. Un tā ir muļķība, kas nav jāatkārto jaunajām Austrumu Eiropas valstīm. Nu, protams, tas neatiec uz mums. Šeit varētu vēl teikt vienu lietu, kas varbūt būtu ļoti būtiska no visiem viedokļiem. Ja, ja mums nepietiek ar to, ka Amerikas Savienotās valstīs nauda tiek ieguldīta jaunajā budžetā tādās lietās kā mākslīgais intelekts, kvantu skaitļošana, kodola enerģija, tad tas viss prasa milzīgu enerģijas pieaugumu. Ja mēs gribam sekt šo visu to enerģiju, to mēs varam izdarīt tikai ar lētu fosilu enerģiju. Tad, kolēģi, es jums pateikšu, tikko tika pagājis 100 dienas kopš ASV jaunās administrācijas darbu uzsākšanas. Un viens no lielākajiem sasniegumiem ir lēta enerģija. Jūs ziniet, ka republikāņu pārvaldītajos štatos 1 galons degvielas maksā tikai $2. Tas pārvēršot Latvijas, teiksim, jeb eiro centos, ir 47 centi. 3 reizes dārgāka enerģija Latvijā vai Eiropas Savienībā padara šo valsti pilnīgi nekonkurētspējīgu, absolūti nekonkurētspējīgu. Nu, mēs it kā uz to sevišķi nereģējam, jo mums ir daudz svarīgākas lietas. Tad šis enerģētikas likums jau kā tāds, ko mēs pieņēmām, ja? Šie ir tikai grozījumi. Ko tad Latvija dara? Iztirgo zemi masveidā, iztirgo mežus, ja? Izcērt mežus, lai būvētu vēja parkus, tātad bioloģiskās enerģijas ražotni, ja? Iztirgo ainavas ārzemju investoriem, iztirgo mūsu bērnu nākotni aizņemoties. Man ļoti patika Ņenaševas kundzes teiktais, cik lieliski Eiropa mums ļaus aizņemties, un to sauc nevis bērnu nākotnes pārdošana aizņemšanās, bet deficīta atkāpē. Iedomājieties, kāda jaunvaloda, ja? Aizņemšanās ir deficīta atkāpē, ekonomikas sabrukums ir negatīvais pieaugums. Nu, tad tikai uz priekšu. Lūdzu par likumprojektu. Tas attiec uz enerģētikas likumu. Līdz ar to, ja mēs šādā veidā turpinām, ja, tad no visa šī likuma mēs varam tikai pieņemt to pantu, kas runā par enerģētisko nabadzību vai par nespēju, teiksim, cilvēkam, kuram maz ienākumu, nodrošināt normālu temperatūru savā dzīvoklī. Nekas cits jau jēdzīgs tur vairāk nav no visu šī, ko mēs te skatāmies. Nu, un, tā kā vienīgais, ko mēs varam darīt, ja, turpināt šo neprātīgo kursu, nu,
Varbūt mēs zinām arī to, ka pašreiz Eiropas Savienība ir izstrādājusi attiecīgi izmešu kvotu, jeb tonnas, ja mēs pērkam cenas pieaugumu. Tagad, man liekas, ir starp 70 un 80 eiro par tonu. Ja? 15 gados, lai sasniegtu 90% izmešu samazinājumu līdz 40 gadam, ir jāpalielina līdz 400 eiro. Tātad degvielas cena, kas ir arī enerģijas cena, ja, un tajā skaitā arī elektrības ražošana, viņa pieaugs 3 līdz pat 5 reizes, faktiski no 80 līdz 400, tas ir 5 reizes, ja, būs jāmaksā, teiksim, par šīm lietām. Konkurence absolūti ir grauta. Tā vietā, lai mēs normāli attīstītu jaunās tehnoloģijas, mēs priecājamies, ka Liepājā būvēs sintētiskās aviācijas degvielas rūpnīca, kas it kā būtu ļoti labi, bet ir viena nelaime. Šie zviedri, viņiem nav ne tehnoloģiju, ne iekārtu, lai ražotu šo sintētisko degvielu. Viņi brauc uz Amerikas Savienotām valstīm, kur ir viena firma, jeb liels uzņēmums faktiski ar 5 miljardu apgrozījumu, saņem no šīs ASV firmas tehnoloģijas un saņem iekārtas, jo tā firma ražo ar iekārtas un ved jau kā starpnieki ar uzcenojumu uz Liepāju. Tad mēs tā vietā, lai ražotu, ja, jo ražo no oglekļa sintētisko degvielu, kūdrai 50% sintētiskās degvielas, mums ir miljardiem kubikmetru. Mums Latvijas valsts meži nodarbojas ar zemju iztirgošanu ārzemniekiem, tēvu un māti drīz pārdosim, ja, iztirgošanu ārzemniekiem, lai paši, teiksim, kaut kādā veidā nopirkt šīs tehnoloģijas un ražot šo sintētisko degvielu. Ja? Un tagad mēs rakstām atkal šitādas muļķības, ka tur, ja cilvēkam vai uzņēmumam, pieņemsim, viņam ir kaut kāds mežs, koģenerācijas stācija, ko viņš tur drīkstēs, ko viņš nedrīkstēs, viņam ir jāziņo līdz martam katru gadu, birokrātija pieaug. Šeit ne ekonomikas ministrs, ne godājumā premjerministra nespēja pateikt, kāpēc mēs nespējam samazināt birokrātiju. Ja? Kaut kādas komisijas dibina, runā kaut kādas muļķības. Valdībai ir tikai 3, runājot par enerģētiku, vispār ir tikai 3 uzdevumi. Pirmais ir aizsargāt privātu īpašumu un nebāzties iekšā, ne viņa mājokļa apkurē, ja? Nebāzties iekšā, ne viņa mežā iekšā, nestaigāt apkārt un nečakarēt cilvēkus. Otrais uzdevums ir pēc privātu īpašuma aizsardzības personas brīvība, un trešais ir aizsargāt mieru, jeb drošību. Ja? Un mēs neko to nedarām. Un faktiski visi šie likumi, tas ir absolūti pretrunā ar mūsu, teiksim, transatlantiskā drošības partneru politiku, tas ir pretrunā ar vairāk saprātīgo Eiropas Savienības valstu politiku, un mēs pēc inerces kaut ko maļam. Ja? Kaut kādus šādus murgainus ar entajiem pantiem, ja? Kā mēs atskaitīsimies, ko mēs darīsim, kur mēs tur kukurznīšus liksim, saknītes. Ja? Un vēl, mīļie cilvēki, kādi sodi. Ja? Tātad par gaisa piesārņojumu, kas ir jāskatās kopā ar šo likumu, kurš mums būs. Tur būs ārkārtīgi interesanti. Iebrauksiet bezizmešu zonā bez atļaujas, kuras ir paredzētas 50 eiro. Izbrauksiet bez atļaujas 50 eiro. Atradīs inspektors jums krāsnī cieto kurināmo. Tur tieši uzrakstīts kūdras briketi 700 eiro. Ja? Vienmēr sakot, atstiepsimies par prieku ārzemniekiem. 400,000 latvieši ir izdzīti uz ārzemēm. Vēl kaut kādi te spirinās. Ja? Bet vēl 2-3 enerģētikas likumi un vispār nekas nebūs. Vienmēr sakot, es saku tā, pēc vēlēšanām šī valdība kritīs. Ja? Es pat domāju, ka mums vajadzētu izstāties no Parīzes nolīguma valstīm, ja? Un noraidiet šo likumu. Viņš ir murgains. Vai izlasiet viņu līdz galam, kas nav izlasījuši. Paldies, aicinu pret.